Tas, ko pastāstīšu, notiek tā saucamajā Latvijas valstī. Parādi šo savam brālim, māsai, tētim, mammai, saviem tuviniekiem, kāds ir Latvijas tā saucamās valsts tiesiskums. Es esmu Mareks Markus, un jau 6. gadu, kopš nolaupīti mani bērni, meklēju savus bērnus. Gribu uzdot jautājumu jums šajā reizē. Tā kā manā ziņā šajā dienā nonāca kārtējais safabricētās lietas tiesas dokuments, tad jautājums ir šāds. Kādam ir jābūt nodarījumam, lai jau kādam tētim vai mammai liektu saziņas un saskarsmes tiesības ar saviem bērniem 11 gadu garumā? Jā, jūs nepārklausījāties. 11 gadu garumā tā šobrīd ir kopsumma, vadoties no laika posma 2020. gads līdz 2031. gadam, par ko liecina arī pēdējais tiesas spriedums Rīgā. Pasakiet lūdzu man, piemēram, komentāros, kā jūs saprotat, kādam ir jābūt nodarījumam, lai būtu šādas cietsirdīgas sankcijas un pret bērniem, un šajā gadījumā arī pret mani, viņu tēti. Kādi ir reālie fakti? 2020. gadā, kā jau visai daudz cilvēku Latvijā to ir iespējams dzirdējuši, pret mani safabricēja lietu uz tā pamata, ka es atteicos lietot, kā es to saku, vergu lupatu uz sejas. Laikā, kad maskoto tūkstoši Latvijā un vēl vairāk miljoniem pasaulē piedalījās sadistu šovā, es nepiedalījos. Es teicu skaidri, ka sadisms ne pret vienu cilvēku nav jāīsteno un nevienam nav jāpakļaujās šādām morālo kropļu varām. Turpinājumā pret mani safabricēja lietu, urķējoties manā dzīvē, ko vien varētu uziet, lai tikai izskatītos tas, ko šie murgotāji, Latvijas valsts tēlotāji, liekuļi un maitas ir izdomājuši. Cilvēki Latvijā, es šo jums stāstu kādēļ, lai pabrīdinātu jūs, lai arī jūs saprastu, ka tas, kas ir noticis ar mani un maniem bērniem, kādreiz var notikt arī jūsu dzīvē. Jūs varbūt pie sevis domājat, tas jau mani neskars, es jau neko tādu nedaru. Bet jūs saprotiet, ka agrāk vai vēlāk taps tādi likumi un noteikumi, kad arī tu vari nonākt tādā situācijā, kuru pat šobrīd neapjaut. Mans un manu bērnu stāsts ir kā brīdinājums par to, kā tiek safabricētas lietas. Un ja tās pat iegūst statusu ģimenes lieta, un tai pašā laikā ir iesaistīti simtiem, un kas zina, varbūt pat vēl vairāk, institūciju darboņu, prokurori, policijas, tiesas, bāriņtiesas, sociālie un citi dienesti. Tāpat arī neatkarīgie liecinieki, kur ir melojuši, izmantojot pat manu bērnu vārdu, viņiem nav bijis kauna safabricēt lietu. Pēdējā dokumentā pat pieminēts 2 vietās tāds moments, ka viņi gribētu, ja vien likums to atļauj, uz visu manu mūžu liekt man saziņas un saskarsmes tiesības ar maniem bērniem. Es nepārspīlēju, šādas norādes tur pastāv, taču viņi atsaucās uz to, ka likums to neļauj. Paies dienas, varbūt pat vairākas, un es šo dokumentu izlasīšu, un jūs dzirdēsiet, ka es nevienā brīdī neesmu nec melojis, nec ko pārspīlējis. Šie maitas tiešām ir maitas, tēlodami savu valsti, kuras nav. Un līdzīgi kā tajā stāstā, uz kuru daudzkārt jau esmu atsaucies par kailo karali, viņi turpina blēt un kaukt, ka viņu karalis, tā saucamā valsts, ir apģērbta krāšņākajās drēbēs, kailais karalis, beztiesiskā valsts. Viņi gan saka, ka viņiem ir tiesas, kurā tiesā, sakiet man, atrodas vismaz viens tāds tiesnesis, kuram būtu gods pār varu. Un kas tā par sistēmu valstī, tā saucamajā, ka cilvēkam, kurš ir apmelots, vēl ir jāpierāda
to, ka viņš ir taisnīgs bijis savā dzīvē. Kas tā par situāciju, kad cilvēkam, kurš ir apmelots, ir vēl jāmaksā naudu par to, lai nepakļautos šai te šantāžai turpinājumā un lai iegūtu jau kādu pavedienu par labu tam, lai pastāvētu vismaz niecīgākā cerība, ka varbūt kādreiz tomēr bērnus satikšu. Varbūt. Jums būtu pieņemams šāds tiesiskums? Jums tas būtu pieņemams, un ko jūs darītu manā vietā, uzsvaru mierīgā veidā? Ja jums būtu aizvest no jūsu mājām bērni, jūsu bērni, kurus jūs mīlat, un ar kuriem jums bija līdz tam labas, sirsnīgas attiecības jūsu ģimenē. Cilvēki, kas patiešām mani pazīst pēc būtības, zina, kādas ir manas faktiskās, reālās attiecības ar jebkuru cilvēku. Viņi zina, kādas arī ir bijušas manas attiecības ar maniem bērniem. Tādu cilvēku nav daudz, kas attiecās uz maniem bērniem, bet cilvēki, kas zina, kā es izturos pret citiem agrākos gadus, pirms arī mani bērni piedzima, zina, ka bija laiki, kad es strādāju ar daudzu cilvēku ģimenēm un bērniem. Tie ir gadi. Valmieras pusē, Masalacas pusē un citviet. Mani apmelo par to, ka es elpoju brīvi pirmsākumos. Pēc tam mani apmelo turpinājumā, iespējamā vardarbībā, ko arī jau pašā sākumā kādā brīdī viņi centās pārvērst krimināla lietā, kura pēc gadiem tomēr pārtapa atkal par kriminālu lietu. Viņi grib, kā tautās saka, ietupināt mani ķurķī, cietumā. Un es saku nē, un saku to vēlreiz un skaidri, lai tie maitas kropļi morālie dzird darīdzen. Ka nevienam cilvēkam nav jāpiedzīvo to, ka viņu apmelo, un nevienu cilvēku nav jāsoda par to, ka viņu apmelo. Jāsoda ir tos, kuri melo un kuri piedalās lietas safabricēšanā, katrs izdarot savu puzles daļu, pat nezinot, kāda ir patiesība. Jūs morālie kropļi tajā galā, kas dara to, ko jums liek jautājums neuzdodami, vai jūs saprotat to, ka jūs nesat mājās saviem bērniem, savai ģimenei asins naudu? Jūs kaitējāt un turpinat kaitēt maniem bērniem un man gadu gadiem. Jūs to turpinat darīt. Es esmu liecinieks tam, vadoties no dokumentiem, ko šodien saņēmu, ka šo uzvārdu un vārdu, kas piedalās kaitniecībā, posta darbos un noziegumos pret mani un maniem bērniem, ir kļuvis vēl vismaz par 3 cilvēkiem vairāk. Tie ir kādi tiesneši. Es brīdinu, ka bez manu roku palīdzības, bez jau kādas manas iesaistes, šīs ģimenes, diemžēl skars lielas bēdas. Es esmu brīdinājis. Tas skars, un tas skars, vēlreiz saku, ikvienu no tiem, kas arī piedalījās līdz šim. Jūs un jūs tuviniekus. Ne tādēļ, ka jūsu tuvinieki būtu vainīgi, bet tādēļ, ka jūs bezatbildīgie, patiesību nenoskaidrojuši, pelnījāt savus 30 jūdas grašus katrs. Jūs veicāt nodevību pirmkārt pret savu sirdsapziņu, darot posta darbus arī pret mani, maniem bērniem. Es esmu brīdinājis jūs par to, ka jūs jau šīs dzīves laikā, vēl nesagaidot Dieva tiesu, saņemsiet to, ko esat izraisījuši. Krieviem ir tāds vārdi, točka ņevazvrata. Jūs to manā un manu bērnu dzīvē esat radījuši. Jums par to būs jāatbild. Katram, kas piedalījās, katrs, kas iesaistīsies arī turpinājumā. Neatkarīgi no tā, zināja vai nezināja kopējo bildi, tā saucamo jeb patiesību. Jums ir pienākums noskaidrot patiesību pirms top jūsu nolēmumi un spriedumi. Un kas jūs tādi esat vispār, lai tiesu spriestu? Jūs domājat, ka jūs uzvelkat savus paltrakus un bļembas, jūs nolāpītie kropļu varas tiesneši, jūs pērkamās padauzas un slampas?
Jums pašiem iespējams nav labas attiecības ar bērniem, atskaitot morālo kropļu liekuļu attiecības, un jūs postat tiem cilvēkiem, kam tās ir bijušas labas. Tā dara godīgi cilvēki? Nē, tā nedara godīgi cilvēki. Tā dara bezgoži un bezsirži, kas ļaunprātīgi izmanto savu tā saucamo dienesta stāvokli. Kurš no jūsu valsts tā saucamās varas pārstāvjiem, kā jums patīk par sevi murmulēt, izturētu to spriedzi, kurai esmu izgājis cauri es, būdams apmelots, būdams vajāts, un tai pašā laikā arī redzot to, šo arī pieminējušu momentu, simtiem piebalsojot kaitniecībā, gan interneta vidē, pārsvarā interneta vidē, gan dažkārt arī nicinoši no attāluma. Tūmā pie manis pienākt, viņi baidās. Tad kas tā par valsti, kas tā par sistēmu, ka viņiem ir tik ļoti bail no manis, ka viņi pat nespēja godīgi paskatīties acīs. Protams, arī runāt, nē. Viņi glūn no distances, no attāluma, barā un baros. Viņi izmanto modernās tehnoloģijas. Ne tās vien, ko jūs iespējams iedomājaties, izsakošana, telefonu tā tālāk. Viņi lieto pat dronus. Viņi lieto pat, es nepārteikšos un nepārspīlēšu, tas ir fiksēts. Braukā mežos pat ar mašīnām, man nopakaļ. Tās nav tikai atsevišķas selektīvas epizodes. Tāpat lidmašīna un helikopters. Tā ir ģimenes lieta. Tā ir ģimenes lieta, kad iesaistās 100. Tad ko viņi grib, lai sklano šīs varas priekšā? Lai viņi dirst. Es esmu Mareks Markus, un es šo Latvānijas režīmu varu ne tikai pasūtīt ar vārdiem dirst, bet katram morālam kroplim šito iedot degunā un pa ģīmi, un ne tur vien, ja līdīs klāt. Mans gods un mana dzīvība un brīvība ir mana atbildība par savu dzīvi. Es nevienam neesmu laupījis nedz viņa dzīvību, nedz viņa godu, nedz veselību. Bet jums, kas lienat klāt citiem cilvēkiem, jūs gļēvuļu varzas valsts tēlotāji, liekuļi, jūs spējāt Covid afēras laikā vajāt cilvēkus, pārsvarā tos gļēvos, tos vājākos, pat bērnus, un dresējāt ar uzpurņiem. Jūs gļēvuļi man nespējāt pat pietuvoties tajā laikā, kad es trenējos sportlaukumos, tajā laikā, kad jūs sabīdījāt cilvēkus mājās kā tādas lelles pa kaktiem no 8:00 vakarā Covid afēras laikā, kad jums bija tā morālo kropļu komendants stunda, jūs idiotu bari, kas dresējāt cilvēkus, klusinājāt, slāpējāt. Jūs nolādētie. Jūs saprotat, ko jūs nodarat paši sev un savām ģimenēm? Es, Mareks Markus, nevienam no jums neesmu nodarījis to, ko jūs nodarījāt man un maniem bērniem, un neesmu nevienam vēlējis ļaunu. Es jums vēlu saņemt taisnīgi to, ko jūs esat pelnījuši. Un ja jūs esat pelnījuši ļaunu, tā ir jūsu atbildība. Es jums to neesmu vēlējis. Es jums vēlu saņemt taisnīgu tiesu. Tādu tiesu, kādu šeit Latvānijas un Liekulijas režīmā nespriedīs neviens. No šīm lupatām, no šiem pērkamajiem algotņiem ar kompromātiem, šiem šantažējamiem morāliem kropļiem, kas pārdos sevi, savu sirdsapziņu, savus tuviniekus par 30 jūdas grašiem. Pastāsti par šo saviem bērniem un savai ģimenei, lai jūs esat brīdināti.